Labdien, mīļie draugi! Šodien pievienojos jums attālināti. Pirms 20 gadiem Latvija un vēl 9 valstis pievienojās Eiropas Savienībai. Pēc gara un ilga ceļa, pēc piespiedu trimdas totalitārajā režīmā, mēs beidzot atgriezāmies vēsturiskajās mājās, tur, kur mēs piederam un jūtamies kā savējie. Eiropas Savienība ir mūsu mājas. Tā nekad nav gatava un ir nepārtrauktā tapšanas un pilnveides procesā, bet tās ir mūsu mājas. Tās ir mājas, kurās mēs no bikliem jaunpienācējiem esam kļuvuši par līdzatbildīgiem partneriem un pārmaiņu virzītājiem, kur novērtē mūsu kultūru un kultūras mantojumu, mūsu izcilības mākslās, zinātnē, uzņēmējdarbībā un citās jomās, kur vien Latvijas cilvēkiem ir bijusi drosme un varēšana sev parādīt. Ja man tas būtu jādara vēlreiz, es sāktu ar kultūru. Tā esot teicis viens no Eiropas dibinātājiem, Žans Monē, par Eiropas Savienības izveidošanu. Jo tieši Eiropas vērtības un daudzveidīgā izcilā kultūra ir tas, kāpēc cilvēki tiecas pēc Eiropas sapņa. Vēlēšanās atgriezt savās garīgajās mājās vieno arī citas Eiropas nācijas un tepat tuvu mūsu robežām. Un šī pārliecība ir tik spēcīga, ka šo valstu cilvēki ar Eiropas Savienības karogiem rokās iet demonstrācijās pilsētu galvenajos laukumos un ielās un ir pat gatavi stāties pretī brutālo totalitāro režīmu raidītajām lodēm un asaru gāzei. Un šodien mēs visvairāk savās domās esam kopā ar Ukrainas tautu, kuras vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai Putina troļļi cenšas iznīcināt ar vardarbīgu spēku. Vēl vairāk tie saknē cenšas iznīdēt ukraiņu valodu un kultūru un ignorē jau kādas neatkarīgās Ukrainas valsts pašnoteikšanās tiesības. Tāpēc īpaši vēlos uzsvērt Ukrainas dalību projektā 20 gadu kultūras bagātināšana atkal apvienotajā Eiropā, kam ir dziļi simboliska nozīme. Projekts dod iespēju vēlreiz pierādīt, ka Ukrainas vieta ir civilizētajā Eiropā. Un ukraiņu kultūra jau šobrīd spilgti bagātina mūsu Eiropas kopienas garīgo telpu. Noslēgumā es novēlu Camino projektu partneriem un visai Eiropas sabiedrībai piedzīvot dziedinošo un spēcinošo kultūras spēku. Un ceru, jau pavisam drīz kopā ar fotokonkursu uzvarētājiem Eiropas parlamentā Briselē atklāt izstādi par mūsu kopīgo un vienlaikus daudzveidīgo kultūras ceļu šajos 20 kopā būšanas gados.